Man 63 gadi, esi to. Pareizi? Reģim. Paskat, kā putni sāka līgzdot. I mēs līgzdošim. Pirškim. Nē, nu tā! Gurķu jūris no Latgales. Lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sulīgus. Tas ir lauku kaifs. Es sašu tā varētu visu dienu vārtīties. Tikai tad pasūtījumu vai vajadzētu nākt pašiem pa sevīm. Salasīsi katru sev vajag. A, kurš kameru turēs? Kameru Vika paturēt. Kas tie jūra sipoli? Sarkaniem? Jā. Tie man garšās, tie ir labi. Evo, tev Vikas tomāti arī ir? Un ieši. Tomāti tev arī ir? Es iedevu. Maisiņā ir jāmūt. Tur daudz man nav par to, ka es te gaidīju, ka tu atbrauksi. Ko viņi jau sarkani palika, kur es viņus bāzīju? Badanu? Nu, badanu, конечно, badanu. Ko es gaidīšu? Nē, citam vajag mazākos, citam lielākos. Kādi ir labāki masālītiem gurķiem vienalga, ne? Gurkiem? Jā. Gurkiem un tādus, man ir kā braks. Brakovans. Nu, tādi ir šogad izauga. Redzi, kas ir viņi. Jā, tā. Te ir kā 2 kilogramu jūta. Cik tur ir? Cik ir. Nesvērsi? Es nesvēršu. Točnā? Tev par darbu. Par darbu man? Labi, Vika aizvien pārsvaram. Es saku, ka te ir kilograms 850. Pastīsimies, vai mēs gurķūru varam apčakarēt. Jau 7. Vai? Es vispār nemāku tās pateikt. Salīdzina ar kolas pudeli diltīgo. Cik kolas pudeli? 2 litri, 2 kilogramu kaut ko. Pateikšu. Pusotra, jā, Vika nevajag. Tev ar abām rokām vieglāk? Es teikšu 1, 2. No, cik tu saki, kā pieredzējis mahinators? 1,8. O, te saka 1,850. Tu tik pār maliņai nemet, ja? 1,5. 1,5. Cik tu teici? 1,5. Nopietni, garšīgi. Tev nevar tirgo laist, tu visiem godīgi sasēt. Juris reku pateikt 1,8. Ejam labāk salasam tiem masālītajiem. Reģina jau lasa. O, kas to pa sistēmu? Visi strādā. Visi? Ko? Vai visi strādā? Ko? Es tikai viens strādāšu, što li? Tā, kurš pēdējais brauca? Paveicās. Jurka jau gribēja virtuškas te mētāt apkārt. Ar lielo traktoru negribat izbraukt? Ar to? Kāņu Belarus? Jā. Arči, davai tu. Bet vienīgais, ja Arči, tu mācies viņu pielaist. Jā, tas ir puskačs. Tā kā bembim tev līdzīgi. Tikai tu puskačs aizmugurs 2 stundas tu stūrē. Nu, cik bija divnieki? Nebija. Te var redzēt, kādu šis jaunietis vada mašīnu. Šodien skatu izgāja, ja? Izgāja, jā. Līdz oktobrim. Jurka, lielo negrib piedarbināt uz mirklīti? Ai, tur vajag. Vai Kārčs pierulēs? Tu uztini? Nē, viņam spēkā nebūs. Atceries, cik vidīgs bija 8 miljoni vai cik? Citreiz, ka nav aizdedzies, kas tur par lietu. Kruši, tu tagad atpakaļ gaitā slēdz, ja? Tur vajag tad 5 vecas mainīt, to negribas man. Es pie viņa negribu pieiet. Labi, atvedīsim tev dziru, tad jau viss dabīgi notiks. Sīksni tīsi apkārt un aizies. Davai, tomātus. Šitos, jā? Uz kurieni tu? Jurka palīdzēs pieslēgt. Es zinu, kāds viņš palīdzēs, ko viņš palīdzēs. To es visu zinu. Tur vajag... Atbrauks pilā. Neatbraukšu, bo Nīluks, viņš nevar viens tur piet. Pēc 10 minūtēm atvedīsim atpakaļ. Jo pārējie drīz jau brauks. Paklau.
3 dienas zona pazuda man šeit. Točne, nav zonas. Nu, bet labi, neviens netraucāja. Neviens nezvanīja. Jā. Gurķu biznesa apstājās. Nu, bija tā labi, tagad zonas nav. Tev vajag uz TV2 pazvanīt. Tak mēs TikTok vidi, kas jau iefilmē, ieliksim, viņi paši tev atzvanīs, atvainosies. Tev tā antēna jauna uzcels uz dzimšanas dienu, reku pie koka. Mēs 5G varam laist uz manu rezidenci. Paklau, ar tu paņēmi to knopučku? Jā, knopački ir. Jā, lai Patarēji pameklēsim. Šitie tavējie lauki, vai ne? Šitie manē, jā. A kalns jau ne, mana radinieka kalns jau tas. Tu nomā dod šito, vai ne? Jā. Pats jau neapstrādā. Nē, man, karoče, zeme divi maziņkie kartupeļi. Izauga, Jā, kuri 1, kur 2. Vislielākais laika bija 3 kartupeļi. Nu, Kad viņi jāvāc vispār kartupeļu? nu, tagad vajag. Viņi sapuvo visi. Baigais lietas, ja? Nu, jā, viņi mitrumu atstāvēja, viņi visi sapuvo. Nu, atreku jau Jā, suņi paklau, a ganās. kāpēc tev šitie koki visi, nevienas lapas nav? Es nezinu īstenībā. Nu, visur ir, šeit nav. Dīvaini, točni. Nu, Beigti, vai? man liekas, ka jā. Tā, nu mēs esam jau pie manīm. Вифи, не скрепи машину. Машину скрапи. Oi, nē, uz manīm nevajag. Lipī! Beidz kundze apbižot. Lipī! Miers! Tā Jurka reka mēlēns no Mētrienes. Vikas mammas mēlēns. Tev arī vajadzētu mēlēns audzēt. Viņas tik daudz un arī tik izolē. Jau saudas. Bet tu jau vajag noteikti augstu, noteikti. Viņai tāda salika tāda tā kā kūdra. Tāda, jā. Jā, vajag, lai skāba zeme būtu. Jā. Viņai kaut kādi 5 krūmiņi ir, bet ar to pašu. Es tev ieliešu šito tēņu. Tur vajag zini, ko retināšanu taisīt pie ezera. Tev Latgals tēņu. Kumelīšu. Jā, Jurka, vajag sarunāt trasi uztaisīt. Kvadrikam. Nu, tikai pie tevim šeit. A kur tu gribi trasu? Pie tevīm ap māja. A tur nevajag, viņš kaut tagad ar kombainu kā... A, tagad jau var pa laukiem braukāt, ja? Ka nopļauts. Jā, Eko Artur varēs par šo pļaumu augt. Juri, reka, tos kaimiņus dzīvo. Iebraucam ciemās? Nē, vajag. Sliktas attiecības ar kaimiņu? A, nē, paskatās, kādi kartupi. Nē, viņš man labs. Viņš atpaļiedzēs, kad vajag grūtos man no manis. No, Kā tu iepazinies ar Regīnu, tu vēl noslīdēji no jautājuma? Kā jau? No auto. O, malacis, ka šeit tu brauc. Stulīt abolus salasīsim. Tur garšīgi aboli. Kā Jurka ātri no jautājumiem noslīd? Nē, nu, ko es Zini, noslīdēju? kāds pa garām, viņu vēl vajag darbā, kad kāds pa garantiju zvana. Sāc kaut ko sācīt pa sūcēju. Jurka uzreiz kierakst, davai pēc aboliem aizbraucam. Nē, nu, tak tu pa... Šeit uzmanīgi. Šeit dziļa bedre. Uzmanīgi brauc. O, redzi? O, tagad pastāstīšu. Nu kā, uz lavu, nu, ar autobusu atbraucu. Nu, eju uz mājām, nu, uz laukiem šeit. Māmai pats divi, nu, Regina tur stāv ar sarkanām biksēm. Nu, tā iepazīst. Ar māsu braucu, ar mašinu. Ar Regina saka, ko tu meklē? Nu, cipa, viņa stāv jau. Viņa logas lasīja tur. Nu, tā iepazīst, nu, kā. Nu, es biju tāds, zini, druska, nu, tā, šuburnojas, kas tā. Nu, meitas mīlē, nu. Cik gads ar? O, jau kādus 30 atpakaļ. Tik ilgi. Cik es vecs? Nē, nu, man tad bija 30 gadi, nu, tagad man 40. Karoči, sarkanas bikses bija vainīgas, ja? Jā, viņa visu laiku ar sarkanām biksēm staigājas. Ženя saka, nu, lotam, nevesta, ko te vēl labāk. Tagad Nu, sarkanas. i tā, ka saku braukat, nu, iepazīstim, nu, jā. Tagad Pepko visas sarkanās bikses būs izpirktas tev atgalē pēc šitā video. Visas staigās sarkanās biksēs. Jā, lai tikai ņemtu, puiši ņemtu. Nu, nē, arī nē. Ā, mēs varam piebraukt pie Regīnas mājas, kur viņi dzīvoja, ne? Mēs blakus brauksim. Nē, ar mašinu ne, tur viss Dar aizraut. šito var piebraukt šitām, normāli iet. Tur bija māja, viņa sadega māja. Pēc tam, kad dzīvoja
nu, viņu babka tur, nu, tipa, ne Reņas tas jau vīra. I viņi tad sataisīja tur, tur baiga māja, tāda māja bija. Nu, karoči... Pagaid, tad Regīnai bija vīrs un viņai bija sarkana. Jā. Tu nocēli. Vot šeit vīra māja. Jā, viņu māja tālāk tur. Ot kas, nu. Tad tu nocēli vīram, Regīnu. Nē, es nenoju, viņš nomirēja, tad mēs sākam jau draudzēties. Nē. No tava naža dūriena? Da, vēl pasaku. Labi, Juri, kāpēc tu tik daudz latvāņu? Tā kā nevienam nevajag, ko lūdzu, paskatiet, ko daras. Nav silts. Nu paskat, kas daras. Davai, stūrē uz stūriņu. Kas tur ir? Davai, stūrē es tev saku. Davai. Piekari, kurš taisīs? Davai, uz priekšu brauc. Ot, aiz šitas abeles brauc. Tūlīt, sarkanas un. Davai, vadnā tālāk brauc. Davai, brauc, tu nepis man nezi. Šo, ir brauc uz augšu. Nu, apgriezies tur, šeit to apstājies. Turīt es jums tādas... Klausos, šef. Šefs, tā, Juris pateicā, tu, davai. Paceļ rokas skolnieki, kas ābols grib. Pagaršot. Turīt tev, Viņa garšīga? Jok, tu ir maz. Mēs ar bērņiem visās šeit brauc. Šitās garšīgas esot. Ranetka. Tāda izstās ranetka. Jau vienkārši nenormāli saldi. Baigi labie. Nu, tā kā es saku, ko es tev, mūdešu, što li? Baigi garšīgi āboli, vienkārši kosmos. No pagaršojot, kā ir. Ot pagaršot, tā tu pateiksi, kad viņi garšīgi, nu. Ko jūs man sakat? Nu jā, šis ir labs maziņš. Nu, tā kā es tev. Es pats labs, kā ir ranetka. Ko ielaida, nē? Odas? Oi, cik Jurka, ko tik daudz? Viss man jau kožu nost. Jā, ko darīt? Tūlīt logus attaisīsim, aizlidos visu. Jā, taisam vaļā logus, lai viņi lido projām. Nu, garšīgas ranetkas. Kā pirmo zorti, Jurka? Tie nav cukurīši. Vai tie cukurīši? Tas ir, tu. Ir? Jā. Nu, Jurka, tu esi kādreiz atrāvies, kad ābols zorts no kaimiņa kārta? Nu, bija, jā. Nu, man tad bija maza 10-12 gadu. Pļauku vai pendeli dabūji? Nu, bļāva, es tā zini, kā patīrumu čik. Tipa kā aizpeldēju. Pa zāļie. Nu, pēc tam manas kājas. Zaļu un balē esi kādreiz dabūjis? Bez zobu palikt. Cik reizes sīta. Vai tu visas atstāji bez zobiem? Kā tur bija jaunībā? Visādai bija. Mani sīta, es sītu. Kā dzīvot, lai tevi neviens... Es neredzu tādus cilvēkus, kuri... Nav pelnījuši dabūt. Jā. Jāds bija zilas, 2 nedēļas staiga ar zilu aci. Tas normāli. Dēļ Regīnas esi kāvies? Nē. 2 kombaini. Vāc no strāžu? Jā. Te nav Regīnai arī zeme? Tas Reginas ir. Šitas te, jā? Jā. Es tulīt parādīšu. Šito mežu pats sastādīju. Šito liedes, egles. Tas manējais darbs. Pasties, Jurka, lauksaimnieki, tajā Teslām braukā? Elektromašīna. Šitai? Jā. Šito es pats sastādīju. Paskat, kas ir. Jau vairāk par 10 gadiem. Šitais mežs. Tas Reginas zeme. Jā, mājiņa, kur. Bija šeit māja. Tāda vai piebraucam? Šeit ceļš bija. Tur nav grāvis? Nav. Brauc, taisni. Gaidi, tu it pacelšu augšā. Tikai kā zāli. Mūsu kiosku. Brauc pa taisnot. Redzi, kā mājas apakā. Jā. Tu šeit ceļš. Es pa labi? Jā, tagad pa labi, pēc tam uz atpakaļ iedosi. Atpakaļ brauc. Da iekšā, tu nevar iekāpt. Tu mājā gribi? No. Pa šito zāli mētams tagad, nē, Nīl, tur nekā nav. Reku viņai visa malu sabrukus tajā mājā. Jā, tur taisīja, redzi, kā naudas nebija cilvēkiem, viņi taisīja tur, kā saka, pilkas, Davai, tagad starp mums bija kādreiz uz čaiņu iegājis, ieskrējis, steiņu, pie Regīnas. Šeit? Jā.
Es neteikšu tev neko tagad. Paklusēsim, ja? Jā, ka šeit bija. O, reku dāma ar Tesla aizbrauc. Dāma, davai, tūlīt es viņu ir pagalē, tar mazu. Pateikšu, ko tu šeit dari. Ar ābolu pa logu iemet. O tu sam, davai, tūlīt tā moža pati tar maziņoca, ne? Ko tu nepazīsti Jūru Gurki? Jumāju, no? Jūra Gurķi, kurš nepazīst. Jā, ko tu aizvien? Rajonā. Pa vārdi? Caur Dagdu? Nu jā. Davai apdzīsim, tu viņai parādi sirsniņas. Jā. Ja? Tas jau mums sanāks Tesla apdzīt. Man kaut kā neiet, tā kā tā Tesla aizgāja. Mums te vajadzēs bišķiņ patrakot, kamēr noķesim. No! Es viņu nezinu tādu. Nezini viņa, ja? Man jau liekas, tas tar mazielu. Nē, ja Oskara sieva, jā, es viņu zinu. Šeit varbūt kāda traktoristam sieva, nu, kurš vada to. Es nezinu. Ja man nav pazīstami, ko es tur pateikšu, jopnus. Paklau, meitas, ja tā mēs sēdētu un nerunātu, kas būtu pareizi? Cilvēki strādā, kas danso, kas dzied. Cilvēks. Tā ir tava jaunības mūzika? Jā, Jūriša to nav. Viņš tas vēl bija tikai pirmā dziesma. Tas, man liekas, ka 90 jau. Von šeit ar mazīvu, kur autobusa. Stops, no. Riepas pārbaudīsim spiediens ir, ja? Jā, Tā, mums te līdzi kumelīša tēņa termosiņā. Dzersiet kumelīša tēņa? Kumelīša tēņa, jā? Jā, labi. Jurka, nāc tēņa iedzieliešu savu bišķiņu. Šeit arī dzeroja daudz. Viņi pusi vājājos tikai. Jā. Rekur. Vikušā. Jurka. Kuku. Paklau. Gurķu nebūs iet ar mani. Neizdzersi. Viņš arī dzer. Šo tā tik gurki būs tev. Tā tu paliksi bez gurkiem. Manipulācijas, ne? No. Jurka, ir sestdienas vakars, cilvēki pie televizoriem. Tu vari tostu uzcelt, pacelt. Kādu tostu varētu? Sestdien par pirti. Lai būtu laba pirts, karsta pirts cilvēkiem. Sestdien. Dzirdējāt tosts vai laba pirts? Jā, mēs izdzērām. Tēju. Es tikai sēdēšu ūdeņi liešu uz akmeņiem, lai karsti būtu. Jā, vajag kam, ventilatoru iegriezīt, vai, karsts gaiss. Atbrauks pilā. Neatbraukšu bonīgu. Aiziet, šodien izbrauciet pa Latgali ar kvadriem džipiem. Gatavs izbraucienam? Jā. Rekš tāds husīts, 701. mauks, šitas būs ar 7 cilvēkiem. Land Rovers, reku kvadrs būs. Un tur vēl viens mocīts. Tu gatavi rallisti izbraucienam uz Saules kalnu? Tā ir jaunā tehnika. Kā labāk, lai kurās. Drošība pirmajā vietā. Kā bija Bļiņšika ar kvadru? Forši, tikai apierots. Kaut kā to gāzīt tāda jocīga, tāda te daudz, te maz. Ceļās gaisā, purns. Davai, es pa priekšu laižu, jā? Jā. Vienu neapdzinām. Tu būsi džipa drivere. Galvenais stūrmanis šodien. Tev visi putekļi būs aizmugurē. Es tev saku, neuzmet man akmeņus. Es tev logšķidrumu piepildīju pilnu, tā kā. Labi. Subārs šoreiz nebrauc. Čau! Kā ģēlas? Kā raža? Sūdīga vai laba? Laba? Cik jums te hektāri jānomauc? Daudz? Redzēju, kā jādzīvo. Es tikai atbraucu kāpostu paņemt no visiem. Viņi strādā. Ko noliekam kāpostiņu. Laižam tālāk. Bļā. Jābrauc pameklēt. Jā. Jābrauc pameklēt. Līdz peļķei? Es domāju, es vēl redzēju, man liekas, ne? Tu itis vidi kastīšos. Pasaku pasaulē. Pie robežniekiem. Tā, tur varbūt krievis būs jārunā. Runā. Vajag strausu olu un strausu apskatīt, vai var.
How much pa cik gribam vienu nopirkt? Vai būs uz vietas? Šašlikam. Strausu gaļu šašlikam labi. Sveiki! Mēs gribējām uzprasīt, vai ir kaut kāda iespēja strausu olu nopirkt. Jā, mēs te sākumā paši esam. Jā. Labi, sarunāts. Ejam. Jā, labi. Cik jāmaksā? Kas maksā viena ola? Izrunās uz vietas. Jā, labi, tolīt ejam. No sākuma reku beigais trillēs ar kāju uzšķērdi, pēc tam man atziņu izkārpā ārā iekšas tie mazie strausēni. Jā, tu neēd, ja? Oh my God! Viņš izstās agresīvi noskaņots. Lai olu mums vajag tagad. Tā es piedārā olu. Fiksi. Tuvāk par 2 metru tuvoties bīstami, bet nav aizliegts. Dai pierunāt tēti, lai viņš mājās tādu nopērk. Kā man uz mājās no rīta pastaigāsies par rajonu. Kā man mājās strausu vajag? Omleti būs viena ola izdēja visu. Viss rajons paēdis. Cik ātri strauss skrien, tā vai fiksi iemetat ChatGPT? Kaut kas ap 50 vai skrien pus minūti. Ātrāk kā Indus. Man liekas, ka vairāk, ne? Nekā 50. Maksimālais ātrums ir līdz 70 km/h, vidējais ir 50 km. Solis var būt no 3 līdz 5 metriem. Cik no 0 līdz 70 viņam ir ātri, viņš tā kā līdaka vienā sekundē. Solis var būt līdz pat 3 līdz 5 metriem. Viens leciens, ja? Sanāk, cik viņam te vajag līdz galam, kad 6 lecieni. Cik daudz standartu olas vienā strausu olā? Vai mēs izreitinām, vai mums neapkrāpi tagad? 15 tad Domāju, ka 15. Mums, ka vairāk jābūt. Arī 70. 25 līdz 30. Atkarībā no konkrētā svara. No. Normāli omleti mums būs. Tas ir čistās rītīgi. 40-50 eiro varētu būt. Nemazāk nenojausim. Tūlīt mēs to uzzināsim, draugi. Lai paļono neiedu. Cik vispār strauss maksā? Eģi, gribas sarunāšu pajātu strausu? Ko? Ronkoli. Kā redzēju. Nedomājums man ieknābi. Pag viņš tur nedripto kaut kādu sveicienu mums? Lidojošo. Lidot. Viņš nav tā kā tie begemoti, ka viņi asti groza un dirš un tā visur ielido. Labi, veco zēnu, mēs ejam to olu nopirkt. Mazenis viņam bija tā kā teikarot aptuveni. Super minis mazenis. Tik cik vēdera uzšķēst un es ar kāju. Viņš kādreiz paciņas audzēja. Krievu laikos. Ot, mēs vienu olu labprāt paņemtu. Labi, es painteresēšos. Jau būs. Jau izņem. Cilvēki kā trakēti. Viņā nav holesterīna. Veselīgā. Jā. Kā 25 vistu olas, ne? Kā? 25 vistu. Tikai maksā lētāk 20 euri. 20? 25. Eņģelīt, nāc piepūst. Ui, kāda tu skaista. Rusikiņa tev ir. Tur paiesi pati. Tur būs pāvs. Tā. Bet viņam astes nav vairs. Jo astes spalvas viņi izmet augustā. Tev jābrauc ir maijā, jūnijā, jūlijā. Tad redzēs ar asti. Bet varēt piemēnu lapiņas, ja uzsienās, viņš varbūt tev padziedās. Asti jau nētaisīs, jo nav. Saprati? Jā. Nu tad ej. Ejam skatīties, kā pāvs dzied. Jāni, nekur ir. Pienenis, kas pienenis? Pieneņa lapa, rekur. Kur pie māvas kaut tai? Čau dziedātāji. Čau dziedātāji. Liez iekšā. Bail. Kur tu baidi? Zilā krāsa, cik saka. Vēl vienu vajag. Ne? Ka lai matos neiek labi. Nu, davai, Eģi, pirkstiņu iebāz. Negribu, man nokošu. Atkal tas pats dabūja. Tu otram nedod vispār. Rekas novērsīšu uzmanību. Apšakarēs sistēmu. Dabūja? Jā. Nu, trešais nav badā izskatās. Ja tas ir šitādu lapu? Jā. Viņš atņēma viņam no mutes. Tas ir boss. Tas ir Jurka. Dārgākā vilna pasaulē, jā? Kamieļus pļauj. Šitai arī. Šitai jau arī. Kur tu maizi dabūji? Viņš ir pūkaini. Tā gribētu sabuļināt. Šitādi jūs kā žociņi arī pērkat uz ziemu. Nē? Viņš ir
Viņš sabužināt. Nē, man vēl. Klausies, kā viņš skatās uz tevi dosmīgi. Nespļaus manī. Es jau jūtu, ka jau kaut kas... Vairs nav mainai prom. Jānis jūt, ka bratans grib problēmas, ne? Es negribu problēmas, ja es atkāpjos. Vai tad šities pļauj? Man liekas, kamieļus pļauj. Kā, Jānka? Nē, šitā arī. O, ja? Man bail. Es gribu pabajāt, bet man bail. Pabajājas. Gandrīz norāva roku līdz autoniem, ne? Man kā arī valda arī dzīvnieku pasaulē. Tā, nu varbūt būs mums sola, to mēs vēl redzēsim. No kur bija? Tālu, roci tālu. Jā? Ne visās, ka bija pārtraukts atpār. Mošiņi gribat strausu apstīties? Jā, ejam no šapā. Ejam. Ola būs vēlāk. Atstāj. Davai. No, reku ir laimes muzejs, Janka. Te visi kļūst par laimīgiem. Bliči, kad tu pēdējo reizi bijis laimes muzejā? Aizēj noskaidrot, cik ir daudz bērnu ģimenei bileti maksā. Šeit mums rituāls ir bildi uztaisīt visiem kopā pie laimes muzeja. Tā kā bērni stājoties aplī vai rindā. Dziedāsim arī? Jā, uztaisīšu bildi vienu. Mocim aizbrauc busiņš pakaļ. Tagad jābrauc uz Džumītu. Brauksim pa pamestām mājām un peldēties. Šitāda delegācija būs. Baigi tālu netakā no mājām. No, jā. Tagad es paiešu droši vien tālāk no striķa. Kādas labi? Normāli. Viņš zem lietas punktālvē. Pārbaudām reāli. Ir ārā. Kā bija offroads? Tiks forši pa vienkārši brauc pa pļauju un tu vari visur braukt un Subārs tik smuki izskatās, ka viņš brauc. Viņš arī riktīgi ielika Land Roveram. Subārs izgāja cauri. Tur daudz cilvēku mašīnā bija. Jā. Kā tur bija Bļinčik? Cilvēki bija pa daudz. Nesajūt, tu neiet pēkšņi uz priekšu un visi, nu. Pārsteigums liels bija. Bet šitie salmbaigi slidenie. Jā. Pat slidināties. Labā ziņa, ka motors vēl rūdz, bet bišķiņ uzkarsts ir. Un kaut kā tā. Kā jums bija mašīnā? Normāli mēs turējām īkšķus, lai disks neaizlido. Aha, tā? Viss kārtībā diski. Un tev viss vienkāršāk bija, ne? Vispār nejūtas spiedzi. Es nezinu, ko jūs rokatēs tos. Bišķiņ tuvļi tikai skedām, tā viss starā. Mierīgi. Ak, tev kvadru jāizbrauc mums celiņš. Līdz mājai, lai mēs varam aiziet. Uz paša risku. Jā. Tas bija pie citas mājas. Te varētu būt, ka bija dzeloņdrāts kaut kur. Varēja jau viņš labāk noblīvēt, bet no. Un tādas te ir lamats izlikts, ne? Ideāli! Nav riet. Kā tu nevari? Tev jānoliek eksāmenis fizkultūrā, Eģu. Nu, čigānu kāju jau atradāt? Arī, kur ir? Un pēc tam, kad mēs viņu paiztikām, to čigānu kāju mēs uzmetām salto. Kāja, protēdi. Es viņu neiztikšu. Mēs te vienreiz ar GBL-iem atbraucām balīt uztaisījām. Tad es dziedāju. Šitā ir laba stēlē. Pagad, tu arī pieskāries mucam, varbūt atkal būtu kaut kas. Nē, šitā laba ne Aliņam. Nē. Pilnu ar ledu jau. Jā, karonām pilnu. Un šitā māja no 2 daļām sastāv, te laikam 2 ģimenes dzīvoja iespējams. Verandiņa galīgi aizaugusi izpriekš ar tiem tur. Bet pasēs tik smuki, tur izskatās, ka kaut kādos džungļos tie stabiņi tādi aug. Kas tie tādi koki? Jā, tikai džungļos. Šitie man ar pie mājām aug, viņas nevar iznīcināt. Viņi tā kā viņi saucās šies. Nevar tikt vaļā no viņiem reāli. Sen roka nav pielikta. Jā. Man no tādām vietām nedaudz vētras tā griezt. Nu jau tu sāc dramatizēt, Eģi. A te jau ir biezo gals apsties, 2 televizori. Varbūt te dzīvoja kalpi ar Varētu būt. spogos, var izsaukt asiņai no mērļiem. Bet te cik netipiski liels telpas Latgalē? Liela māja ļoti, ne? Un reku ir jackpots. 777. Nav kaut kādas palasīt vēstules, rekur. Vēstules kaut kādas. Arī kur ir bildes. Mēs jau skatījāmies no reizes.
Tas nebija citā mājā, tas bija citā mājā. Tas bija arī šeit. Jā, negribu šovakar šī tahtā gulēt. Būs kā reizi ietas vēst. Neģi, paliks tev fāteri pa nakti šodien? Nē. Veiku forši istaba. Nē. Gondori arī nekož, logi ciet. Tu neiebrūc, klausies, tu tak viss sapūsi. Jūs tur nestaigājat, te cauram ir pat griestās. Tā te cilvēki dzīvoja. Vajadzētu šito saremontēt. No kura gada tās vēstules tur bija? Un varētu saprast aptuveni. Un te nav kaut kādi datumi? Bildes jau ļoti vārds. Kā pēc avīzēm vēl citreiz var pateikt. 80. 90. gadi. Domā? Vai 20. Taču no 80. No kāzām. Šito visu māju tā kā varētu tādu saremontēt. Moši jāpaņem mats līzings un jāsod kārtībā, ne, Eču? Nu jā, tev vajadzētu arī strādniekus izsaukt. Vajadzētu, jā. Lai palīdzētu. Fāteri vienīgais ātrāk jāstrādā būs uzreiz. Tā botu kāds atstāja. Un aizmirs. Virtuves iekārtojums, ja? Un bēniņi. Šitā iespējams bija kopējā virtuve, tā nav virtuve. No. Šortkats. Nu, vecā labā Liepājas kafija. Ir kāds širāt dzērs Liepājas kafija? Nu jā, bet tieši širo laidumu. Jā, tā protoēs. To labāk neaiztiekam. Pagājušais tas beidzās ar apmestu kūleni tepatās. Nu, Māri, cik te jāieliek, lai varētu normāli dzīvot? Tas jānojauc. Nevis jāieliek. Bet samar liks iekšā. Tā kur te var aiziet nokārtoties? Čurātāji? Jā. Tā arī pasaka, Johaidī. Mēs jau domājam, tev pa lielam vajag. Tikai uz tāciņas nečurē. No, ko tu tur atrad? Aliņš. Pie Kristapēla. Bet tu pasties čalīt, viņa pat nosūcējis bijis. Es nevaru. Alderis gaišai. Jā. Tāds arī bija, ne? Tagad jau nav tāds etiķets ar šādariem. Ko braucam tālāk, jāt mašīnas? Nu, braucam. Ūdens pagaidzi. Tas labi nofilmēt. Pasties, kāds džips netīrs, Jurka. No, Zahir. Čau! Jurka, tev augsts lapi johaidī galīgi. Tas tā paliekā no džipi izbrauc. Tu Latgalē vai kur? Nezinu, kaut kāds slapi Latgalē šeit visu Otrs no. numurs. Kādas ir pazuda. Varbūt viņi iesēdās tur. Varbūt. Tur dziļu, jā. Ot sasmērējāt visu džipu jau. Kā jūs šitā te? Ārprāts. Nu kā jums tā peļķe? Neizbraucāt? Stūvāt? Nē, mēs pa malu apbraucām. Tad džips tā lidoja cauri. Man ziema bija šeit, ka viņi trasu taisīja. Nu man kalni, zini, ka nu patika, nu kalni. Jā, man trasu taisīja. Nu, tur jau ražu bija noņemt, kur mēs braucām. Jā, tur jā, nu šeit, jā, nu kā to parāda. Jurka, sataisīja pirtiņu? Urinas. Es saku, sēšos būs gada. Pirmas meitas iet visas. Šo imontiņu tā arī iesi. Tu pirmai, uzreiz saku, pirmai liem. Otrai neliem. Labi. Tev būs tur hanā. Man vispār pirks tā. A tu kā jaunā uz augšu. I tu līdīsi. Tu. Nu. Saprasi? Nu. Augšējā viņam saka. Slāvis augšā. Nu, pirti augšējā, kur karstāks. Tu zini, ka pa pirtu runā vispār? Mīl karstumu, ne? Ja nemīl karstumu, uzlēju labāk līdzi. You're talking about sauna. No. Thank you very much. Es nevienu neņemšu ne uz augšu. O, man puši atbraucu. Kur viņa laiva aizbrauc? Nu, kaņi, nu. Tu tak viņam nevari piedot. Es visu. Es nevaru, viņi jau negrib pie manī. O, redzi, ka es pircinu pie sevi. Paklau, tu man internetu nozagi. Nu, būs tev atpakaļ. Nē, paga. A man tagad nav ne kameras, nekas nestrādā. Viņas ieraksta, bet tu telefonā neredzi.
Mēs visu laiku ierakstu. Vo, za to Reņa skata, es saku, paskaties, es atradīšu atpakaļ. Juris. Viņa nevar mani atrast. Može es aizbegu vai ko viņa. Tagad tu esi arī vieta. Brauks pie mums uz Frikadeļu zupu. Pie manis pirti gaidu, saulīt, manā mīļūtīt. Manā saulē spīk. Ko tu tur darīsi, meitenes? Ar gurķi sulas mērēsi? Tu nezini, ko pirti dara? Čuvāks tu. Prātinās mājās. Vēcis tu jau paliki. Man 63 gadi esi to. Pareiz? Reģim. Paskat, kā putni. Saka līgzdot. I mēs līgzdošim. Pirtim. Nē, tā! Jā, neviens nepateiks, Ko Nils tev pateiks? Viņš nekad nepateiks tādus vārdus. A Juris pateiks. Jā, mašinas jūs, jā. A kas mazgas? A tu nedevi viņiem luksus laivu, jā? Nē, es saku, puši, a viņi grūti braukt. Es saku, iemočēt pa sotkai brauciet. Tad zini kā, tad viegli braukt. Mēs Krieva laikos puši braucam, Dubīce bija. Tu nezini tādu Dubīce. Tur bija kā, no koka izsirta tāda, iestā, lai sēdētos. Izgrabta. Ir vienot. Mēs atpakaļ pie to pašu. Nē. Zini, es tev pateicu. Nosēdīsimies. Mums jau tā paveicās. Es jums ko varu pateikt? Kad tu ar viņu brauc, tu zīvis stāv uz vietu. Tā padrūskai tu. Viņa pēl tepa, Tā kā kas te pa zivīm tev ir? Šeit viss kas. Kādas gribi, tu li tev iesviedīšu. Viss. Nezinu, ko tas Robčiks būs dabūjis. Pagai. Tu, kad viņš dabūs zīves, zvani mums, tad mēs brauksim pakaļ. Jā, tūlīt. Tu gribēs cilvēkiem. Savādāk viņi mums te stāstīs šitādu zīves dabūjuši, mums ir jāredz. Nē, viņi pateica Jurim zīves, a viņam vēžīs. Es saku, labi. Es palīdzēšu, a tev iedošu savu. Ķeriet jūs to divārdu. Es jūs pirti. Vakar tu savādāk runāji. Nē, tas bija vakarā šodien jau. Man jau šodien vajag ražu. Novākt, ja? Man raža jau. Es nedomāju, ka tāda, būs silti. Kā silti vajag gurķus. Rīt gurķus ņemsiet. Jā, ņemsim. Tāvā mamma. Tāvā mamma. Все. Čaurīti maņā, iet jūs pirti. O, malači, tevi. Es jau tādu sataisīju. Būs tā smuki tev tā. I nesapēs nekās tev. Ivīka tur arī gules divu sītīšu. Ne ar pāgaļiem. Ar pāgaļiem vai durekis jī. Šovakar pie Gurķa Jūra kino vakar skatāmies mūsu basketbolistus spēlē pret Serbiju un piereiz arī pirts vakars. Kāds būs rezultāts tie? Baļai +4. Plus vai mīnus? Viņiem +4, Serbiem. Viņiem ir +4. Ideāls vakars. Kas tagad pa datumu? 30. septembris, +28, +26 bija pa dienu. Ne septembris, augusts. Galvenie fani nevajag, nē? Kā norūpējies. Jaga. Tūlīt gurķus tomatus jums. Būs visas zakustā. Ko jūs gribat no mums? Vīkas tomatu nedošu. Labākā vieta. Māri, Dagdas televīzijai pāris vārdi par Jūru pirti. Lieliski vietēji pirts, kalnu galā. Man patīk, mēs varējām arī daudz sajiet iekšā. Vienīgi līdz ezeram tālu skriet, ne? Nācās uz dīķi, lai... Viņi gan saputoja to dīķi uzreiz ar pirmajiem, kas iekšā un tāpēc. Bet tā lieliski. Kāpēc nevar pirti rādīt? Jo tur notiek pārģēpšanās. Un kā bija pirtī? Ļoti forši. Pats labākais, ka tu sakars un tad tajā dīķī tev ir tāds bišķiņ šoks no augstā ūdens. Viss tagad var? Tā, pastīsimies, kā tur ir. Karsājās, kamēr Laura pārģērbās, mēs neļāvām viņam iet ārā. Viņš vēl tur ir? Jā, neatlikt traķets pulēšanu. Filmēšana notiek. Atkal tu man iztraucēji. Kā ir? Ritīgi normāli.
Jā, tā ir riktīgi normāli. Jurkas Pasaratī. Jāni, parādīs salto, ir vērts iet to filmēt? Nav vērts. Es spiekšu, jo tur es jau te augsts ūdens. Bombenē deg un ciet un aiziet kā jaunībā. Normāli, nav tik traki. Davai, tu jau atzīsi. Paļēmains, man nepatīk jūs. Normāli. Nu. Man jau nepatīk. No, normāli. Redz. Blē, te nav silts. No, ko tu domāji? Tu izbezdēties. Domāju, Jurka sakurināja tev tu dīķi? Davai, Eģi, lec iekšā. Tas ir baby. Davai, es tev ķēru. Lec ātrāk. Davai, Eģi. Ātri. Vika, davai pārzāģē to dēli. Nu, ātri. Davai, lec, tu fāters, tu itās tev savādāk. Tas nav ūdens, tas ir rauds. Nav, viņš augsts. Īstenībā es samalēju, es ir diezgan silts. Pasiet, cik viņš ir. Davai, 3, 2, 1. Kā tā? Tev atkal uz kāzām aicinās. Kā muzikantu. Atkārtot!